Sakiet, kā jūs sauc un ko jūs šeit darat? Es šeit atpūšos. Sauc mani Uldis. Es vienkārši šeit atpūšos un viss. Jo visiem viss ir kārtībā. Nav citu vienkārši ko teikt. Tikko kā mēģināja aizslēgt Torvis policija neļāva. Vienkārši gribēja iestādīt izstāt, bet nav viņa uzreiz tā kā tādi no durvīm ārā un viss, un nekāda aizslēgšana nebūs. Nesanāca, tā kā gribējās. Tad bijāt plānojuši kāds nebūtu protesta akcijas, kādu pasākumu, bet... Šajā iestādē strādā mani darbinieki, vai ne? Viņi strādā slikti. Es nevaru izstākt policiju, viņi sāk patzīt, jo viņš sargā diezgan pēc policiju. Darbdevējs esmu es, bet slikts darbinieks sargā policiju. Es viņus nevaru patzīt, es varbūt aizslēgt dodas ceļu. Ēka tomēr ir mana. Viņa daļēji ir arī mana. Tā Latvijas policija. Nav sanāk, ko es gribu. Tad šeit būtībā starp teoriju un praksi ir ļoti būtiska atšķirība. Jā, dažās tā ļoti nopietni. Tā ir. Nav jau varianta. Vai to vispār var saukt par valsti? Valdība nav valsts. Valsts ir pilsoņi. Cilvēki, kas šeit dzīvo. Viņi jebkurā gadījumā ir valsts, vienkārši tas, ka viņā nebūs iespējams dzīvot. Tas, ka šajā valstī nebūs iespējams dzīvot. Kas ir šausmīgi? Tātad valdība ļaunprātīgi izmanto valsti? Jā. Daži simti cilvēku vienkārši izmanto valsts budžetu pilnībā. Jo paši tā definīcija valsts ir tas, kad ir jārūpējās par cilvēku, jānodrošina kārtība un jānodrošina militārā drošība. Militārs drošības mums ir budžets nogriests, un ja viņš arī ir, tad viņš neatradās viņas kabatās, kur jābūt. Medicīnu, piedodiet, es neredzu. Man viss arī jāmaksā. Izglītībā man ir jāmaksā. Un policija sargā gadus. Viņš iesat valsts. Kā zem nosaukuma. Varbūt ir tā, ka mēs latvieši nemaz neesam pelnījuši savu valsti, ja reiz tauta ir tik kūtras savu interešu aizstāvībai. Tās ir muļķības. Cilvēki nav kūtri, viņiem ir baili. Viņi ir bailīgi. Viņiem ir iestāstīt, ka viņi ir vergi. Viņi tādi nekad nav bijuši. Bet cilvēks vienkārši nevar būt vergs. Viņam iestāst, arī neģeriem iestāstīja, ka viņi ir vergi, ka viņiem ir jāpakļaujās. Tā kā,